Nu, es saku tā, lai arī pucēties nav par skādi, un tas ir patīkami, tomēr arī nenoliekam pārāk tālu ne gumijnieks, ne darba cimdas, turpat vien gardrobēs vai koridorīšos, lai viņi stāv, drīz būs nepieciešamība, jo līdz lielajai talkai ir atlikušas vairs tikai 2 nedēļas. Jā, un tagad jūs tos gumijniekus pārbaudiet, vai no cauruma pazolēs, lai nav tā, ka aizlaidziet 23. aprīlī talko, un izrādās, ka slapjas kājas jau pēc dažām minūtēm, un arī mēs gatavojamies talkai. Jā, mēs gatavojamies, un talkai gatavojās arī jau daudz citi, jo, piemēram, mūziķa Jūra Kaukuļa ģimene talkai iesildās jau šonedēļ strādājot savā lauka īpašumā Nītaurē. Latvijai būt zaļai šodien, rīt un parīt. Sveiciens talciniekiem! Sveiki! Nu, labdien! Labdien! Ui, jums ir putnu būrīts jau. Putni jau gandrīz jau pats esam atlidojuši un jau gandrīz jau strādā, bet nu kādam vēl vēlāk. Man vēl jāmin tas, ka ja es būtu putnis, es gribētu dzīvot tādā būrī. Kas ir tas, ko jūs uzskatāt, kas ir tā zaļā domāšana? Praktiski jau tas nozīmē droši vien visu gadu mazliet darboties un domāt uz priekšu. Piemēram, tikko kā es atnesu šos puvetus un iržos, te apakšā ir tāda cepamvieta, kur var cept visādus jāņus sagaidīt un cept garšīgas lietas, bet mēs nepērkam ogles, nelejam visu šķidrinātāju, ne, bet uzliesmojam šķidrumus, bet mēs esam ārpus asmaltot šos te krupekļus un liekam iekšā. Ja ir lauki, ja ir gaisa, un gaisa mums šeit ir daudz, Nītaurē vispār ir fantastisks gaisa, ir meži apkārt, un tu vienkārši atver no rīta to logu vai vakarā, un nav jau nekādas vajadzības neko lietot, nekādas atsvaidzinātājs, kas ir jau kaitīgi, laikam, veselībai. Vai jums ir šī šķirošana? Mums ir komposts, un komposts ir 2 vietās. Tur ir viens komposts, un tur ir otrs komposts. Mums ir tā, ka komposts ir tā, ka mēs ne tikai šeit viņu savācam, bet mēs arī Siguldā tās organiskās vielas visai mums komposts. Mums komposts ir tagad tāda ķēde. Marta izstāsta, kādu mēs pagājušo gadu izaudzējām ķirbi kompostu kaudzē. Pirmais, ko es gribētu teikt, varētu teikt, ka tas nebija pagājušo gadu. Nu tad jā, gadu pagājušo laikam nebija labi ķirbu. Nē, nu es nevaru arī pateikt īsti kurā, bet tā kā bija te viens tāds un no tā viena stāda nav liela ķirba. Man jautājums, kur jūs talkosiet, un tas būtu varbūt tas aicinājums, nu, sāksim ar to savu tuvāko apkārtni, un tad lēnām iesim uz priekšu. Varētu laikam uzreiz teikt, ka noteikti talkas dienā mēs būsim šeit un pabeigsim to, kas jau sāks pagājušo nedēļu jau pirmie darbi un viss, kas tika izdarīts šeit. Un to mēs darīsim un vēl arī Māpulī paviesosimies un arī ap savu Siguldas māju, kuri jau mājas priekšsums sakārtojuši, vēl mājas otrā puses ir viss. Ļoti labi. Viss jāsavāc un jāsaliek. Lūdzu. Talkas dienā mēs varētu palīdzēt arī manai mammai, Marta vecmāmiņai, ja? Dacei. Viņa šeit nodarbojas ar tādām ļoti jaukām lietām, kā ceļgaismā visu kultūru vēsturisko mantojumu un dažādas dabas objektus, ja, kas šeit ir. Mums ir Nītaurē vēsturisks seno latviešu pilskalns, Vaļņakalns, un tur ir daudz darba, ko var darīt. Tas, lai visam cilvēku varētu šeit nebraukt un pastīties, jā, tie ir ļoti skaisti, ir ļoti sakārtot. Ja šeit laukos dzīvot, tad var mācīties no savām mammām, vecmamām, tētiem, vectētiem, kas vispār notiek, kā cilvēki vienmēr ir dzīvojuši. Vai tas būtu, piemēram, lietas ūdens sakrāšana, kas pavisam vienkārša lieta, ar ko pēc tam sausā laikā var laistīt savu dārziņu, kur savukārt aug tavas pašās dilītes. Es šādu un tādu esmu tāds cilvēks, kurš šķiro atkritumus. Mēs kā ar Martu, mēs esam tīrījuši savus garāžus, tad mēs speciāli braucam uz nodošanas vietu, kur kāds jāsašķiro šeit metāls pa metāliem, plasmas, stikls, un es pa rīdim apmēģinu pa rīdim. Mēs ar Āju apspriedām, ka mēs varētu arī mājās tomēr ievest vispār vairāk tās urnas, kurās varētu, dažādi reiz jau mājās visu sašķirot. Druskuļi grēkojam, man liekas, ka mēs esam druskuļi pieauguši pie mašīnas sēdekļa, ja? Es esmu ataudzis. Tur mazāk ataudzis, tu mums rādi visiem piemēru, jo Juris ir tas, kurš ja būs iespēja, tad labāk izvēlēsies kāpt uz tā riteņā, nevis vai iet ar kājām, jā, tieši tā. Man ir prieks, ka jūs esat tik agri sākuši talkot, bet tam tādā lietainā laikā, kas droši vien nozīmē, ka jūs esat patiesi zaļi. Vai jūs zināt, ka tā kā lielās talkas organizatori un daudz Latvijas iedzīvotāji nosprauduši pa mērķi 2018. gadā, ka Latvijai jābūt zaļākai pasaulē?
Un tur ir tas stāsts, ka var arī tiem, kas galīgi negrib to darīt, vai ieiet mūsu mājaslapā www.tautas.lv un nobalsot par zaļo, tā kā piedalīties zaļajā referendā un nobalsot par to, ka jūs gribētu, lai Latvija būtu zaļa. Jūs jau esat salījuši netīri, bet varbūt tagad talku nobeidzot var uzvilkt baldas tīrus krakus un turpināt talkot un notalkot, un lai jums veicās. Latvijai būt zaļai!